mans pienākums. Tas ir gan manas sievas, gan mans pienākums. Mums ir laulībā jāapmierina vienam otra seksuālās vajadzības, un gan tad, kad viņa to dara, gan arī tad, kad viņa to nedara, un parādās seksuāls kārdinājums, man ir pavisam vienkāršs pienākums. Atturēties, atturi sevi, apstājies. Trešais princips ir 4. pantā. Ziniet, ka ikvienam jāglabā sava miesas svētumā un godā. Tas ir ļoti svarīgs princips. Jūsu pienākums ir saprast, kā tikt galā ar savām seksuālajām tieksmēm. Tā nav jūsu sievas vai vīra problēma. Tā ir jūsu problēma. Tajā teikts, ziniet, ka ikvienam jāglabā. Angļu tekstā ikvienam jāzina. Vārds zināt burtiski nozīmē saprast to balstoties uz pieredzi. Zināt, kā to darīt, kā jūs to iegūstat. Vai jums ir vāji izteiktas seksuālas tieksmes vai spēcīgas? Kāds esat jūs? Kad jums tas ir vissvarīgākais? Jums tas ir jāzina. Jūsu pienākums ir to izdomāt. Kad esmu kopā ar mācītājiem, esam vīrieši vien un runājam par to, kā saglabāt šķīstību kalpošanā, es vienmēr viņiem saku, izbaudiet seksu pirms dodaties ceļojumā. Un ik viens grupā noreaģē. Paši zināt kā. Jūs to zināt. Tas ir mans pienākums. Tas ir jūsu pienākums. Tad tajā ir teikts, ziniet, ka ikvienam jāglabā sava miesa svētumā un godā. Piederēšanas koncepcija. Tas nozīmē, kā jūs to paturat, kā jūs to piepildat. Mans pienākums ir laulībā uzņemties līdera lomu. Jūsu pienākums ir uzņemties laulībā līdera lomu. Jums ir jāpasaka savam partnerim, kas ir nepieciešams, lai apmierinātu jūsu seksuālās vajadzības. Es zinu, kā panākt, ka mana miesa ir svētumā. Tas ir mans pienākums. Man ir jāuzņemas pienākums tajā dalīties ar savu laulāto draugu. Mums neskapēc liekas, ka pastāv kaut kādas automātiskas, pašas par sevi pastāvošas zināšanas, un ka otrs cilvēks automātiski var nolasīt mūsu domas. Vai arī viņiem vajadzētu to saprast? Jums ir jāzina, un jums ir jāņem iniciatīva savās rokās, ja esat vīrietis vai esat sieviete. Jums ir jāatrod veids, kas jūsu laulībā ir tīkams, un jāuzņemas iniciatīva, lai otrs cilvēks zinātu, ko jūs cenšaties pateikt. Augos ir kāds laulāts pāris. Sievai tajā ģimenē patīk uz naktsgaldiņa nolikt sveci. Katru reizi, kad vīrs ienāk istabā un redz sveci, viņš zina, ka tā būs karsta nakts. Kāda ir jūsu metode? Vairākumam pāru, kurus mēs pazīstam, nav nekādas metodas. Vai zināt, cik bieži šī iemesla dēļ laulātie pāri pārkāpj šo principu? Viens no viņiem ielien gultā un domā, kāpēc viņš vai viņa nezināja? Kādēļ nesaprata, ka es to vēlos? Jūsu laulātais draugs to pat nezināja. Glabājiet savu miesu svētumā un godā tā, lai būtu rezultāti, lai tas notiktu. Noslēgumā gribu uzdot jums dažus jautājumus. Pirmais. Ja es pajautātu jūsu vīram vai jūsu sievai, cik lielā mērā jūsu laulātais draugs apmierina jūsu seksuālās vajadzības? Ko viņš vai viņa atbildētu? Cik piepildīts esat jūs? Cik lielu prieku jums tas sagādā? Cik apmierināts esat? Ko jūs atbildētu? Cik atbrīvots jūs esat? Vai esat atbrīvojis savu ķermeni un savu mīlestību, lai tad, kad sajūtat sava laulātā drauga vajadzības, jūs varētu uzņemties atbildību?
Jūs sākat rīkoties un, pamatojoties uz Bībelē teikto, sniedzat baudu savam laulātajam draugam. Sniedziet to, lai tad, kad nakts paietu, jūsu otrā pusīte teiktu: tas bija brīnišķīgi. Paldies, ka mani tā mīli. Tu domā šādi? Jā. Ar visu sirdi? Jā. Ja vīrietim pajautātu, kas viņam dzīvē sagādā vislielāko baudu, tad atbilde vienmēr būtu viena un tā pati, ja vien viņš ir godīgs. Pirmajā vietā - seks. Dievs visus vīriešus ir tādus radījis. Visos darbos, kurus es izlasīju, un es izlasīju apmēram 30 dažādas grāmatas vai grāmatu daļas, gatavojoties šai nodarbībai, jautājums par seksu un sievietes seksuālajām tieksmēm nav pirmajā vietā, nav otrajā vai trešajā vietā. Tuvība ir pirmajā vietā. Tuvības sajūta. Sajūta, ka tevi mīl un par tevi rūpējas. Viņa tiecas pēc sveču gaismas, ziediem, maiguma, apskāvieniem un sirsnības. Gan viena, gan otra pieeja ir Dieva radīta. Sievietes, Dievs aicina jūs apmierināt vīra vajadzības, lai viņš būtu apmierināts, laimīgs, mīlēts. Mīlēts. Kad sieviete darbā viņam piemiedz ar aci, viņam ir jābūt tik daudz atmiņu, lai viņš zinātu, ka var pagaidīt. Viņš var pagaidīt, jo tad, kad viņš ies mājās, viņš liks jums saprast, ka viņam nav nepieciešams seks ne ar vienu citu. Jūs viņam sniegsiet vislabāko. Vīri, ļaujiet man uzdot jums jautājumu. Vai jūsu sieva staro? Vai viņa jūtas piepildīta, mīlēta, apskauta? Vai viņa jūt, ka par viņu rūpējas? Lai neatkarīgi no tā, kas viņai pievērš uzmanību, viņa nejustu kārdinājumu, jo viņas vajadzības tiek apmierinātas. Vai tas ir grēcīgi? Nē. Vai tas ir bērnu dēļ? Nē. Vai tas ir kaut kas tāds, kas jums jādara? Nē. Kas tas ir? Dāmas, tā varbūt ir vissvarīgākā lieta, ko sieviete var darīt sava vīra labā. Uzskatiet to par prioritāti, tā, kā jūsu vīrs to vēlētos. Tas bija brīnišķīgi. Man tik ļoti patīk romantiskas filmas. Es domāju, ka iešu augšā un iešu gulēt. Tu taču neesi nogurusi, vai ne? Esmu. Mazliet esmu. Es varētu uznākt augšā, tik līdz noslēgšu durvis. Man šausmīgi sāp galva. Nē. Vai patiešām? Nē. Īstenībā nē. Paklau, es varu aizslēgt rīt vai vēlāk? Es varu aizslēgt vēlāk. Labi. Es nāku.